Mīļie pasaku draugi, es decembra vidū viesojos Bergenā, otrajā lielākajā Norvēģijas pilsētā, un šobrīd es esmu pasaku mežā, kur dzīvo troļļi, un arī šīs dienas pasaka būs par trolli. Reiz dzīvoja zemnieks, kuram bija 3 dēli. Dzīvoja viņš gaužām trūcīgi, bija vecs un panīcis, bet dēli negribēja ķerties pie darba. Pie mājas piederēja liels un varants mežs, un tēvs vēlējās, lai dēli cirstu kokus, kurus varētu pārdot un nolīdzināt parādus. Dēli ilgi tielējās, taču beidzot zemnieks tos pielauza, un vecākais dēls pirmais dzīrās doties uz mežu. Kad viņš bija nonācis mežā un grasījās cirst skaistu zarainu egli, pie viņa piestāja milzīgs trollis un teica: "Ja tu cirtīsi manā mežā, es tevi nogalēšu." Tiklīdz puisis to izdzirda, tā aizsvieda cirvi, lika kājas pār pleciem un aši joza uz mājām. Aizelsies viņš pastāstīja, kas noticis, bet tēvs viņu nosauca par zaķpastalu. "Mani nu gan trollis nav biedējis cirst mežu," tēvs piebilda. Nākamajā dienā bija jādodas uz mežu otrajam dēlam, bet notika gluži tas pats, kas ar vecāko brāli. Tiklīdz viņš bija sācis cirst, tā pie viņa pienāca trollis un teica: "Ja tu cirtīsi manā mežā, es tevi nogalēšu." Puisis pat neuzdrīkstējās uzmest trollim ne acu, bet tāpat kā brālis diedza uz mājām, turklāt vēl naskāk. Kad viņš bija pārnācis mājās, tēvs saskaitās un teica, ka viņu jaunās dienās trollis gan nesot izbiedējis. 3. dienā uz mežu vēlējās iet pelnrušķis. "Ak, tad tu būsi nu tas īstais, tu, kas pat savu degunu neesi izbāzis pa durvīm," smējās vecākie brāļi. Pelnrušķis viņiem neatbildēja, tikai palūdza, lai iedodot kārtīgu maizes kukuli. Mātei trūka aizdara, ko dot līdz dēlam, tāpēc viņa uzkāra uz pavārda katliņu, lai sasietu mazliet siera. Tad nu puisis dabūja sieru un devās ceļā. Tiklīdz viņš bija sācis cirst, tā pie viņa pienāca trollis un teica: "Ja tu cirtīsi manā mežā, es tevi nogalēšu." Bet puisis nebija nekāds stūļa. Viņš paņēma līzdoto sieru un saspieda to tā, ka izšļāca sula. "Ja tu necietīsi klusu, es tevi saspiedīšu, kā saspiežu šo balto akmeni. Sula vien iztecēs." "Vai saudzēji mani, tad es tev palīdzēšu cirst kokus," trollis nobijies lūdzās. Jā, ar tādiem noteikumiem puisis bija ar mieru viņu saudzēt, un trollis strādāja krietni, tā ka viņi todien sacirta vairākas asis malkas. Kad riesās krēsla, trollis ieteicās: "Nāc man līdzi uz manām mājām, tās ir tuvāk nekā tavējās." Puisis gāja arī. Mājā trollis iekurināja pavārdu, bet puisis gāja uz aku pēc ūdens. Pie akas bija tikai 2 dzelzs spaiņi, bet tik lieli un smagi, ka viņš tos pakustināt nevarēja. Tad puisis sauca: "Nav nekādas jēgas stiept šādus piņģerotus, labāk aiznesīšu visu aku." Nē, bez akas es nevaru iztikt. Tad jau iekurini tu pavārdu un es atnesīšu ūdeni." Atnesis ūdeni, trollis izvārīja varenu katlu ar biezputru. "Paklau, vai nesacentīsimies ēšanā?" puisis prasīja. "Labi, lai notiek," trollis atbildēja, jo bija pārliecināts, ka visādā ziņā puisi pievārēs. Tad abi apsēdās pie galda, taču puisis pamanījās paķert savu ādas kuli un piesiet sev priekšā. Ēdot viņš vairāk lika kulē nekā vēderā. Kad kule bija pilna, puisis paņēma nazi un izgrieza no tās vienu ādas sloksni. Trollis skatījās, bet neteica ne vārda. Notiesājis krietnu devu, trollis nolika karoti. "Nē, vairāk es nevaru," viņš stenēja. "Ēd vien ēd. Es vēl nejūtos ne pa pusē paēdis. Dari tāpat kā es, izgriez vēdrā caurumu, tad varēsi ēst cik tik tīk." "Bet tas taču briesmīgi sāp," trollis bēdājās. "Ko niekus, nav pat vērts par to runāt," puisis apgalvoja. Tad trollis darīja tā, kā puisis bija teicis, un, vari man ticēt, viņš nolika karoti. Bet puisis paņēma visu sudrabu un zeltu, kas atradās kalnā, un cilpoja uz mājām. Naudu viņš allažiņ varēja izlietot un nomaksāt arī dzan
daļu parādu. Un lūk, norvēģu tautas pasaka no norvēģu troļļu meža ir izskanējusi. Lai tev sauc miedziņš, ar labu nakti!